Jahtu sludinājumu pētīšana ziemas vakaros ļauj kuģot domās. Tā ir sava veida manifestācija, kā mandaliņas krāsošana, kas lēnā garā materializējās. Bet kur šādus sludinājumus meklēt, kur atrast savu jahtu? Piemēram, Latvijā tas varētu būt SS. Ja Latvijā šī jahta ir apmēram 2-3 tūkstoši dārgāka nekā citur pasaulē, tad tas ir ok, jo maksā gan reģistrācija, gan atvešana, ja tomēr jāmeklē ārzemēs. Parasti latvieši pirmo skatās blocket.c, tas ir zviedru sludinājums dēles, zviedru valodā, netivene.com ir somu, finno ir norvēģu, jachtworld.com, kas ir, laikam, pasaules top 1 portāls. Boat24 ļoti populārs Centrāla Eiropā, sevišķi daudz vāciešu piedāvājums, arī vidusjūra plaši pārsekt. Yachtmarket.com spēcīgs Anglijas un vidusjūras piedāvājums. Annons de Bateau, ja tā to saka, tad tas ir franču portāls. Scanboat.com ir Ziemeļa Eiropa un Skandināvija. Bieži ļoti labā stāvoklī laivas. Starp citu, Skandināvijā vērts skatīties, jo šausmīgi īsa sezona, tāpat kā Latvijā. Apollo.com, vecs stila portāls, bet ar labu reputāciju un labs. Ko es vēl varētu palielīties, ka man ir pieeja daudzām čārter firmu flotēm, kas tā kā liek savas laivas tirgošanā. Varbūt tur izlec kādu pērli. Skaidrs, ka viņām jābūt lētākām nekā īpašnieka laivām, kas ir mazāk brauktas. Tomēr, var dabūt salīdzinoši laba gada laivas par patīkamu cēnu. Varam kopā papētīt.